Sveiciens visiem SketchUp lietotājiem. Šodien seminārā apskatīsim tos vizuālos visas izteiksmes līdzekļus, ko varētu pielietot SketchUpā, pamata programmā ar dažādiem papildinājumiem un papildus saistītajiem vizualizācijas rīkiem, lai skaisti varētu jūsu projekts vizualizēt. Un iesākumā jau uzreiz dodos SketchUpā. Maz par teoriju negribas pārāk daudz stāstīt, bet praktiski jau darbošos ar modelīti. Modelītis ir Toma Kampara dizaina modulārā nojamīte. Tāds vienkāršs sākums, kur apskatīsim pirmais, kā attīstījies SketchUp materiāli, stili, kas ļautu realistiskāk parādīt to pamata modelīti. Un pirmais no tādiem stila elementiem, kas ir jāzina, protams, ir SketchUpā darbojoties ar ēnām, tad rīkos uz shadows, mēs jau varētu to modeli vismaz skaistāk nosēdināt uz zemes, viņš nekarājās gaisā. Un nedaudz vieglāk, telpiski uztvert būtu. Kas attiecās uz to fonu, lietojot stilu sadaļu, es, piemēram, izvēlētos stilu Construction Documentation Style, kas paslēp tās debesis, paslēp to pamatu, un no vizualizācijas tādas ilustratīvās puses varbūt negrib redzēt asis, tad tās arī varētu izslēgt ārā no sadaļas view, access. Retā pēc skata nedaudz tīrāks jau sanāk modelītis. Ja modelim ir diezgan labi pielietotas visas tekstūras izvēlētas, tad daudzkārt viņš diezgan labi izskatās arī, ja pie stiliem mēs izslēdzam ārā, aiziešu uz to līniju sadaļu, izslēgt ārā visas līnijas. Šeit varbūt tāds diezgan vienkārši tas modelis var pakombinēt arī savādāk, kad mums ir varbūt nevis pamata līnijas, bet tikai profila līnijas atstāt, varbūt netik biezas, tātad, lai nebūtu pārāk daudz viņas tajā modelītī. Tas viens tātad tā pamata ēnojums un līnijas jau nedaudz vienkāršo to skatu arī. Kas attiecās uz tātad tekstūru, mēs viņus varam parādīt vai noņemt nost ar stila palīdzību, teiksim, styles rīkos lietojot. Ja būtu vajadzība pēc labākas izšķirtspējas kvalitātes tekstūrām, mēs varam izmantot 3D Warehouse bibliotēku, jo, pagaidām tajā materiālu logā, teiksim, kas nāk līdzi SketchUpam, tur tāds ierobežots skaits ar dažādiem materiāliem būtu. Piemēram, es iezīmētu durvis un tā vēlētos savādāku tekstūru uzlikt, varu uzreiz doties uz sadaļu Window, 3D Warehouse, un meklēt, piemēram, vienkārši koku materiālu. Ierakstu wood. Un tas, kas parādās, sākumā modelīši, bet jaunajās Warehouse versijās varam pāriet uz sadaļu Materials, kur jau parādīsies sākumā SketchUpa paša piedāvātie materiāli. Tie ir nedaudz jau tālāk tēmā par tiem realistiskajiem runājot, jau sagatavot, bet ja ar to nepietiek, te pagaidām tā aizdomīgi maz parādās, vai ne? Jāskatās pie filtriem, un šeit būtu tāds svarīgs ķeksītis Show extracted materials in results, kas ļautu redzēt vairs ne tikai 82, bet jau 400,000 dažādas tekstūras, kuras es varu pat tiešo tātad
lejupielādēt, to skatu arī tā kā nedaudz var pamainīt. Tā. Es varētu tad lejupielādēt, bet tieši uzlikt uz modeļa. Kādām, jā, cienām. Ja teiksim, to materiālu vajadzētu jau kaut ko konkrētu, sākam veidot arī 3D warehousā Latvijas dažādu ražotāju, arī 3D modeļu bibliotēkas, arī materiālu. Piemēram, ja searchējos ierakstītu SketchUp Latvija, varētu atrast tātad sadaļā pie kolekcijām. Šeit būs jau pirmās dažādas bibliotēkas, to skaitā, piemēram, Eger materiāli. Te atsevišķi būtu tātad akmens tekstūras un lamināts, un sākumā tas tiek piedāvāts kā tāds viens liels SketchUp modelis, bet paskatoties sadaļā Material Count, tātad varēs visus šos te tekstūras atsevišķi redzēt. Tās ir diezgan labas kvalitātes, uzreiz parādīsies tas pareizais kods, lai pēc tam arī varētu ērti viņus sameklēt mājaslapā Eger. Tur. Viss ir diezgan labā kvalitātē. Tur ir. Izvēlēšos, piemēram, šo te tādu tumšāku krāsa, nospiežu download, un tad nevis visa tā bibliotēka vajag lejupielāde, bet tikai to konkrēto materiālu šādi varētu izvilkt. Tad izmantojuši varbūt vienu spraudni texture positioning, lai ērti varētu sagriezt arī pareizā virzienā. Tās vienas durvis sanāca noteksturēt. Ja šo tekstūru gribētos tagad visiem pārējiem tātad, pārējās vietās arī dot, var ieteikt tādu spraudni kā Material Replacer, atradīsiet Extension Warehousā, kas jau ļautu paņemt tātad šo te gaišo tekstūru un aizvietot visā modelī pret izvēlēto. Kā pamainījās. Tātad, tas par tāds jaunais veids, kā mēs ar materiāliem varam darboties. Un materiāli jaunajās versijās mums parādīsies arī tādi realistiski. Lai to redzētu, skatoties pie stiliem rīkjoslā, tikko kā es izvēlētos pēdējo opciju, Display Photo Real Textures, kaut kas viņās nedaudz pamainījās. Nav pārāk uzskatāms, bet, varētu tās īpašības redzēt, ja, piemēram, es, iekrāsošu kādu no tām lodītēm. Tā. Skatoties bibliotēkās, ko piedāvā SketchUps jau, paskatīšos sadaļā, piemēram, plastika, izvēlos šo te, uzmetu virsū, un, tāds jauns brīnums, tekstūra mums jau parādās materiāls ar atspīdumu. Es varbūt to projekciju nedaudz pamainītu. Labāk vajag nebūs. Kaut kāds atspīdums parādās. Kāpēc? Jo, ja es šo materiālu tagad rediģētu, uzspiežu edit, varētu redzēt, ka papildus iepriekš piedāvātajām visām opcijām tagad ir arī tādi slāņi kā metalness, kas mainītu tātad atspīdumu nedaudz būtību, roughness, kas regulē to atspīduma pakāpi, tātad cik izkliedēts vai spēcīgs atspīdums, normal, kas būtu tātad jau faktūra tekstūrai, un ambient occlusion, kas saistās jau ar tādu tātad ēnojumu, kas parādītos iekšā materiālā, kas varbūt svarīgāks, kur mums ir izteiktāka faktūra kā ķieģelim, kā varbūt kādiem tereses dēlīšiem.
Izmēģinot arī citus materiālus, piemēram, paskatos bibliotēkā metāls. Tātad kaut kas tāds, kur izteikti nu, prasās vienmēr, lai atšķirt tos materiālus viena no otra. Tad metāls vai izvēlos citu variantu. Kāda te. Kaut kas jau interesantāks parādās. Šādiem te materiāliem, tās bibliotēkas sākumā sketchupā iekšā ir salīdzinoši nelielas, bet dodoties atkal 3D Warehousā, atradīsiet jaunu sadaļu, nospiežot pie sava profila, SketchUp Libraries, kas jau piedāvās tātad atsevišķi 3D modeļi, vairākas kolekcijas, kur būtu tie parametriski rediģējumie live komponenti, un otrs sadaļa materiāls, kurā varētu atrast jau gan koka, akmens, citas arī materiāls. Tad, piemēram, paskatos, kas ir pie metāla kolekcijā. Šeit tos materiālus varētu aplīkot, sākumā tādā kastītē. Otrs variants ir šādi te, lai to tekstūru labāk varētu uztvert. Paņemšu, piemēram, pie beigām kādu vienkāršāku, leju pielādēju, un to patiešo var uzlikt virsū uz modulīša, un jau parādīsies. Tā, nedaudz to projekciju pamainīšu. Tad jau labāk novērtēt tās materiāla īpašības. Un, lai labāk arī saprast to atspīdumu pakāpi, papildus nāksies arī vēl vienu lietu izdarīt, ieslēgt iekšā environment, tādu vidi. Tad tā būtu jauna sadaļa. Environment dialogu loks, kurā mēs jau varam izvēlēties fonā, lai parādās, teiksim, šādas te lauks vai šādi te. Tā galvenais uzsvers ir to, ka tikko kā tā vide ir interesantāka, tāda dinamiskāka, tad arī tie atspīdumi, piemēram, materiālā parādās daudz interesantāk arī. Arī citur nav tikai viena tāda gaismiņa, kas pēc noklusējuma, bet jau interesantāk. Un ar šo te vidi ir tā, ka mēs varam pievienot paši arī ļoti augstas kvalitātes dažādas šos te fonus. Tie, kas nāk līdzi ar SketchUp, ir salīdzinoši tādas zemes izšķirtspējas. Viņas arī varētu parediģēt ar edits palīdzību. Varam noteikt, kur tieši saule atradīsies, no kurienes spīdēs. Varam arī izslēgt ārā, piemēram, ja nevēlamies redzēt to skaidumu, tad paliek aktīvas tikai tās tātad atspīdumi visi, ja. Un tātad varam noteikt, vai atspīdumos tiek pielietots šīs te debesis, jo varbūt tās ir vajadzīgas tikai priekš fona, vai skatoties no interjera puses aiz logu parādītos kaut kāda ainava, nevis tukšas debesis. Ar atsevišķiem šiem te slaideriem varētu arī sarotēt viņas kādā, pamainīt ekspozīciju un arī atspīdumiem pamainīt to gaišumu. Bet šajā gadījumā es īsti negribu redzēt to fonu, es tad izslēgšu ārā no ķeksīta noņemot no use environment skaidumu. Atstāšu ēnas ieslēgtas un skatos šeit jau tā modītēm ļoti skaistas tekstūras saliktas. Es varbūt paņemšu šo te pašu materiālu, aizvietošu šādi te. Varbūt interesantāk izskatīsies. Un kaut kādu, varbūt realistiskāku materiālus vēlētos arī šim te koka, tai egeri tekstūrai, kas bija minēta.
Bet, nu, negribētos baigi rakties internetā, meklēt Googlē vai visādos saitos tās visas slāņus. Labā ziņa ir tāda, ka SketchUpā ir iebūvēts šāds te AI rīks, kas ļautu ģenerēt šīs te fotoreālistiskās tekstūras. Pārbaudīšu, kā tas izskatās. Tātad sākumā var redzēt diezgan plakens tas materiāls izskatās. Nospiežu uz šī te AI ikoniņas un kaut kādu minūti parasti jāpagaida. Un pēc tam vajadzētu jau tādam telpiskākam izskatīties materiālam. Jo, nu, praktiski, ja kādus savus materiālus arī gribās veidot, tur vajag vai nu specializētas programmas vai labas zināšanas Photoshopā, ir ko noņemties. Bet, nu, SketchUp tās vizualizācijas, te man parādās varbūt, nu, tā ļoti tagad izteikti tā faktūra. Es varu tagad viņu rediģēt un pamainīt, piemēram, to normālu noņemt nost, lai nu nebūtu tik traki. Ambient occlusion, tas ir tas, kas man te papildus tādu dziļumu dod. Arī pārāk izteikti nevajag. Roughness es varētu palielināt, lai nebūtu varbūt tik ļoti tātad izteikti. Nu, tātad, nu, nedaudz pamainīt jau to raksturu bildē. Un nu, šeit ir vienkārši vajag paeksperimentēt arī ar tām debesīm environment sadaļā, jo nu, viņas ļoti, ļoti maina to noskaņu, kā tas modulīts parādīsies, vai viņš būs siltākos toņos, vēsākos, vai paņemot varbūt tādas mākoņainu dienu tā nedaudz neitrālāk. Bet, nu, tātad tas fons nu ļoti, ļoti ietekmē no gala rezultātu. Un papildus, ko šeit es varētu pielikt klāt tam reālismam, ir ēnojums no ambient occlusion. Tātad materiāliem to vide kā tiku galā. Nākošais ir dodoties uz stilu sadaļu. To rediģēju un skatos otrajā sadaļā Face Settings. Šeit mums būtu iespēja ieslēgt iekšā ambient occlusion, kas rada tādu mākslīgo ēnojumu. Un te es varu mainīt gan to distanci, cik tālu tas ēnojums te aizies, gan arī intensity, ar kādu spēku tas strādās. Nu, piemēram, šādi te atstāšu. Ja tā ieslēdz, izslēdz, tad ļoti labi var salīdzināt. Tā bilde varbūt vairs nav tik plakana, ja? Un nu, te varbūt prasās arī kaut kādu pamatu uzzīmēt. Kaut ko vienkārši uztaisīšu, sagrupēju. Un nu, tad, teiksim, arī tā krītošā ēna nedaudz uz zemes parādās, tad interesantāks skats. Man to līniju nevajag, es viņu varbūt paslēpju. Un šādi te parādās jau interesantāk. Un, nu, šādi te to vienu objektu, to produktiņu varētu prezentēt, bet, nu, tad, kad jau taisītu scēnu lielāku, varētu jau papildināt ar vēl citiem efektiem. Piemēram, izvēlos visu to nojumīti, paņemšu mirror komandu, tā uztaisīšu kopiju šādi te, kā pēc konstrukcijas tur vajag, ja? Un tālāk vēl kādas reizes sakopēšu, vai ar teikt. Nu, re, jau vairākas šīs te nojumītas būtu. Šajā brīdī, lai tā vizualizāciju veidot, nu, prasās kaut kā to atmosfērisko tādu perspektīvu dot.
To mēs ļoti labi varam izdarīt ar miglas palīdzību. Pie View ieslēgšu iekšā efektu Fog, un sākumā varbūt viņa pārāk uzkrītoši ir, bet skatoties dialogu logā Fog, es viņu varētu regulēt. Tātad, kurā brīdī viņa tā kā 100% necaurredzama, un kur viņa, tā kā 0% būtu. Un šādi te, es to skatu, varbūt nedaudz pielāgošu. Tā. Tā scēna. Tad jāskatās, lai varbūt nebūtu pārāk uzkrītoši tas efekts, ja? Bet vismaz nedaudz palīdz labāk fokusēties uz to priekšplāna objektu. Tāds triks ar to miglu. Ja gribētos varbūt vizualizēt kādu gaismas efektu, tāds triks, ko gribēju parādīt, meklējot 3D Warehouse, atkal pie SketchUp Latvija. Kolekcijā, interjeri sadaļā pievienoju tādus Follow Me tipa gaismas. Tās pielādējot. Tā. Ievietojuši modulī. Kas tas tāds ir? Tas tā eksplodēšu. Šī ir tāda gaismiņa, kas visu laiku skatīsies mums virsū. Viņi sagatavoti kā ar snapu, tātad ar move rīku pārvietojot. Viņi var novietot uz jebkuras virsmas, vai šeit, piemēram, tā fiksi pielipināšu kaut kur pie griestiem. Re. Un uzreiz jau parādās, ja bez renderēšanas tas efekts vismaz, ka gaisma tiek izsarota. Līdzīgi arī ar tāda LED tipa strīpām var izdarīt. Es te brīdi varbūt ēnas izslēgšu ārā, lai nebremzē. Šie objekti ir kā komponenti, teiksim, ja nav vajadzība pēc tās korpusiņa daļas, ja viņi var noņemt nost. Šeit, teiksim, noskēloju. Parādās nedaudz jau tie divi efekti. Viņus gribētu redzēt izteiktāk. Ļoti labs triks ir arī ar to pašu ēnu, atvainojos miglu. Miglu izmantojuši nevis baltā krāsā, bet paņemšu pilnīgi tumšu. Šādi te. Es to apakšu varbūt nedaudz tumšāk uztaisīšu. Baltā krāsa izceļās ļoti. To miglu vēl tuvāk nedaudz padzīšu, ja. Tad mums ir vajadzīgs tas kontrasts, lai šos te elementus varētu redzēt vispār. Tāds ir interesants triks. Bet, miglu pagaidām izslēgšu ārā. Tā, ielieku atpakaļ. Kāds man tas skats bija sanācis. Un gribētu jau saglabāt kā tādu gala skatu. Šeit vienmēr ieteicams saglabājot attēlu pēc iespējas augstākā izšķirtspējā, parasti eksportējot. Paņemšu 2D grafiku. Tur vismaz 3500 pikseļi. Tas tā smuki uz A4 lapas, lai varētu izdrukāt ārā. Šādi saglabāju. Eksportēju. Un apskatīšu, kas tur sanāk.
Jo, nu, eksportējot, mēs labāk varēsim uztvērt, kā tas ēnojums parādās pie ambient occlusion, tiem efektiem. Jā. Un visas līnijas, kas mums ir skečupā, tad viņas arī varbūt mazāk uzkrītošas paliek. Bet, nu, šādi te visādi triki pielietot jau, nu, ko mēs maksimums varam no tiem skečup efektiem izspiest. Nu, viena tāda problēma uzreiz ir parasti, nu, es skečup darba vidē nevaru, piemēram, to kontrastu pamainīt bildei. Tās ēnas parādās tādas diezgan asas, un arī es nevaru kaut kā papildus to dziļumu efektu parādīt. Pagaidām noņemšu nost tās gaismiņas. Risinājums ir tāds, varam izmantot rīku, kas saucās tātad Trimble Connect Visualizer. Tu atradīsiet, skatoties extension warehouse, var ierakstīt Visualizer. Tur būtu versija gan priekš Maca, gan arī Windows. Pilnīgi bez maksas var uzstādīt. Un viss, kas jāizdara, es palaistu scēnu, tā renderēties ar Trimble Connect Visualizer. Visa šī scēna tad eksportējās un varēšu jau nedaudz realistiskāk novērtēt to gala rezultātu. Tā. Atvērās vaļā. Šeit parādījās vēl apakšā paslēpts slānis, kur man bija tātad ģeolocētā bilde, tad tos noņemu nost un vēlreiz palaidīšu Visualizer. Visualizers ir uz Unity bāzes veidots tāds vizualizācijas rīks, kas diezgan līdzīgā stilā jau parāda, kā skečupā strādā tas ambient occlusion ēnojums, jau ir tā saule arī, un kas ir savādāk, tā krītošā ēna jau ir mīksta. Neparādās arī nekādas līnijas, un es šajā vidē varu regulēt arī vides efektus dažādus. Piemēram, kādā augstumā tur saule būs, un attiecīgi debesis maina to nokrāsu. Līdzīgi kā ar environment skečupā var izvēlēties arī debesis skaidrākas, vai atstāt tukšu fonu, ja tas nav vajadzīgs. Pietuvu nedaudz tuvāk. Tā. Un šeit nedaudz grūti parādīt, bet ja es strādātu uz diviem ekrāniem, tad ļoti forši var kustoties skečupā, reizē redzēt, kā tā scēna pamainās arī Visualizerī. Un kas ir lieliski, tad tiek ņemts vērā arī kādā skata leņķī mēs skečupā atrodamies. Tas nozīmē, ka ja tiek veidots kaut kādi tādi mixed media tipa renderīši, kombinējot kopā šo te nedaudz realistiskāko ar to skečupa outputu, tad viņi ideāli sakrīt pēc skata. Un šeit tā realistiskāk varētu parādīt, varu regulēt arī diezgan detalizēti ļoti daudz tādas vizuālos efektus, vispārīgi to gaišumu bildei, kontrastu, atsevišķi arī to ambient occlusionu un cik viņš ass vai mīksts var būtu, ēnas arī, sun brightness, mazāk piesātināti, piemēram, bildi varētu uztaisīt, ja gribās. Un arī tādas efekts izmantot kā depth of field. Ieslēdz iekšā, piemēram, ar depth of field aperture var mainīt, cik spēcīgs tas efekts būs.
un depth of field focus norādīt, kādā attālumā mums tas fokusa punkts ir. Nu, tad tādas interesantas vizuālos efektus varētu parādīt. Un, nu, teorētiski, jā, ja ir arī uzstādīts Oculus, tā aplikācija, un ir Oculus brilles, var palaist arī tātad virtuālās realitātes skatā. Un skats gan būs nevis stereoskopiskais attēls, bet viena bilde tikai parādās, ja, kas abās acīs atkārtojas. Tā ka nebūs tāds izteikts dziļuma efekts. Bet nu tā, šādi temanti sanāk. Pagaidām, nu tā nedaudz traki šajās vietās tas ēnojums parādās, bet es varētu visu bildi uzreiz arī eksportēt augstā kvalitātē, nospiežot uz šīs te ikoniņas fotokamera. Šis te skats eksportējās uzreiz gan 4K, gan arī 8K izšķirtspējā. Un šīs bildes automātiski saglabājās vienā mapē, kuru varētu atvērt, nospiežot uz šīs te trešās ikoniņas. Jā, es redzu jau iepriekš veidotie dažādi renderīši. Jā, un šis te skats man parādās, redzu, 30 megabaita milzīga bilde pat, jā. Tā ka ļoti labā kvalitātē, izšķirtspējā var saglabāt vismaz. Tas ir tātad tā visualizer puse, cik arī dzirdēts ļoti daudziem mūsu klientiem. Nu, ar to pilnīgi arī pietiek. Gan no interjera puses var realistiskāk parādīt nedaudz netik skečupīgi, gan arī atsevišķus produktus uz tā baltā fona vienkārši noliekot. Mēs varam, ja, vienkārši tās vizualizācijas sataisīt. Nu, kas varbūt pietrūks, nu, nevarēs šeit kaut kādas gaismas pievienot papildus, ja. Nu, pagaidām ir tā, ka tās materiāla īpašības netranslējās uz visualizeru, tas atspīdums, piemēram. Un tad varbūt ar laiku jau to arī pielabos. Pamatā jau tas visualizers bija domāts priekš tātad teiklas lietotājiem, bet, nu, palīdzēja viņu pielāgot arī SketchUpam, strādājot ar komandā, un tagad jebkurš SketchUp lietotājs, ja, kam ir vismaz tā desktopa versija, var viņu pielietot. Bet, nu, ar to varbūt nepietiek. Es gribētu paeksperimentēt, attīstīt to ideju kaut kā tālāk vēl. Pirms es eju uz kādiem papildus rīkiem, man ir variants doties uz mākslīgā intelekta pusi. Un to piedāvātu šāds rīks kā SketchUp Diffusion. SketchUp Diffusion spraudnis būtu pieejams gan SketchUp tajā online versijā, desktop versijā un arī SketchUp for iPad. Desktop versijā, lai viņš vispār parādītos, viņu no Extension Warehouse vajadzētu uzstādīt. Pagaidām viņš te būtu tātad featured, es redzu, otrajā lapā, jā. Nu, vienkārši jāiezīmē un ar install varētu uzstādīt. Kā viņš darbotos, es varu palaist šo te servisu. Tiek paķērts skats, kas man parādās SketchUpā, un es varu rakstīt promptus, vai es varu izvēlēties kādu noteiktu stilu, kādā vēlos skatu vizualizēt. Izvēlos, piemēram, exterior photorealistic, uzrakstot sunny day vai cloudy day. Nu, principā ar promptiem jau tā, ka jau precīzāk aprakstīt, kas tajā bildē īsti notiek, kādam tur fonam vajadzētu būt, kādai sajūtai, jo paredzamāk to gala rezultātu varētu dabūt. Tagad skatīšos, kas nu sanāks, vienkārši generate nospiežot.
Skats gan nedaudz ir pamainījās, jo reizi kaut kā interesanti, ka Diffusionam nepatīk, ja 2 punktu perspektīvu izmanto. Viņš viņu to režīmu izslēdz ārā vienmēr. Bet tā, šeit skatoties, robots doing their thing, kaut kas notiek mākonī, tātad, protams, vajag interneta pieslēgumu, lai to lietot. Parasti, pēc kādas minūtes jau vajadzētu lejupielādēties tām gala bildītēm. No materiāla un stila puses vienmēr vērts jau maksimāli realistiski, cik varat uztaisīt, ja? Lai tas rezultāts, protams, vēl paredzamāks būtu. Ja uzstādiet Diffusion, jums nedaudz varbūt savādākas tās funkcijas parādīsies. Šīs te papildus pagaidām tādā beta izmēģināšanas stadijā. Tas ļautu nedaudz labāk saglabāt izvēlētos materiālus, ļaut arī labot to gala bildīti vai kaut kādus elementus izdzēst ārā, kas nav vajadzīgi. Tā, lejupielādējas. Nu, re, es redzu variants 1, 2, 3. Tā praktiski parasti uztaisot varbūt tos variantus 20, kāds varbūt ļoti forši būs. Varbūt tālāk jāeksperimentē ar tiem promptiem arī. Vismaz ļoti forši var eksperimentēt, ar tiem materiāliem arī pasīties, kas patīk. Un pēc tam es varu vai nu kā scēnu viņu pievienot SketchUpā, lai varētu redzēt, vai ar save vienkārši saglabāt datorā to gala rezultātu. Diffusion gadījumā forši, ka tas ir uzreiz jau iebūvēts vismaz SketchUpā, tad tādā prezentācijā, ja veidojas, uzreiz varētu aiziet uz skatu un ieslēgt tur šo te radīto vizualizācijas variantu. 1, 10 vai 20, kas tad būtu. Tas par Diffusionu. Un, problēma, protams, ar to mākslīgo intelektu ir, ka es varbūt vienu skatu skaistu uztaisīju, bet tālāk, kad jau gribētos no cita rakursa tāpatās parādīt, īsti nesanāks, jā. Vai vajadzētu kādu apgaismojumu elementus, vai kaut kādas rediģēšanas papildu iespējas. Un tad tas brīdis varbūt, kad tās radošās tehniskās iespējas prasa jau izvēlēties kādu tālāku vizualizācijas rīku. Tad, piemēram, SketchUpam studio versijā līdzi nāk V-Ray, kas piedāvā man šeit veselas 4 tās rīkjoslas. Es palaidīšu uzreiz kā vizualizāciju, lai pasītos, kas ar īsti notiek. Es tad varētu redzēt frame buffer logā, kā šis skats jau izskatīsies. Es vēl pasīšos piesatījumiem, lai varbūt ātrāk strādātu. Video karta strādā, lai skats būtu tuvāks un izšķirt spēju lielāku. Palaižu vēlreiz vienkārši tā interaktīvo vizualizāciju. Jau pēc sekundes es redzu kaut kādu gala rezultātu. Un labā ziņa ir, ka tiek ņemti vērā tās materiāla īpašības, ko mēs jau SketchUpā uzlikām. Tātad te, piemēram, pietuvinot klāt tām lodītēm. Jā, tās atspīduma īpašības visas arī parādās.
Nav pilnīgi scēna jāpārtaisa. Tas, ko vīrējs man piedāvātu, ir jau, piemēram, iesatījumos, ja es gribētu skaistas debesis redzēt, es varu pirmais no apgaismojuma viedokļa ieslēgšu skaistas mākonīšus, un scēnā jau parādās, varu pamainīt, piemēram, lai tātad ēnas būtu mīkstākas, ne tā kā skečupā pēc noklusējuma. Un, ja es gribētu fokusu dot kādam šiem te priekšplāna elementiem, es varu izmantot arī ārkārtīgi daudz dažādus kameras efektus. Piemēram, pie kamera depth of field efekts, līdzīgi kā tas bija visualizerī. Šeit jau nedaudz vieglāk ar konkrētu fokusa punktu noteikt modulī. Un pamainīt arī ar kādu spēku, ja es samīkstinu visu to fonu. Tātad tie kameras efekti, radošie dažādi pieejami, lai interesantāk to vizualizāciju veidot. Nedaudz pārspīlēju, tad noņemšu nost. Un kas attiecās uz vīrējs, ko vēl piedāvās, mēs varētu jau daudz realistiskākus materiālus nekā no tās 3D warehouse iegūt, vai arī detalizētākus 3D modeļus. Piemēram, no Comptom jau tiksim vaļā un var izmantot tādu servisu kā Chaos Cosmos, kas nāk līdzi ar SketchUp vīrēju. Un tur vairāk kā 100 gigabaiti ar dažādām tekstūrām, ar 3D modeļiem. Bibliotēkās es varētu lejupielādēt, piemēram, izvēlēšos kādu koku. Nolikšu šeit pa vidu. Tāpat arī, piemēram, cilvēki, people, ļoti daudz ko atrast. Un tā nianse ir, ka SketchUpā viņi ienāk tātad vienkāršoti. Viņus var nedaudz izkrāsot, ja gribās realistiskākus. Bet tajā brīdī, kad palaiž jau vizualizāciju, viņi parādīsies pilnā kvalitātē. Būtībā, jā, kur kokam katru lapiņu varētu redzēt. Un tas cilvēks arī mums jau realistiskāks parādīsies. Viņš gan tad laikam jānoņem tas fokus nost. Tā, cilvēks realistiskāks, jā, vai ļoti detalizēts modeļus mēs varam parādīt, nepakarot SketchUpu. Tāda tā vērtība. Tad arī, teiksim, ja materiāls kāds būtu vajadzīgs, es izvēlētos šeit to pamatu ground. Arī Chaos Cosmos bibliotēkā mums ir tātad materials pa sadaļām salikts, tātad un kaut kas priekš pamata, vai man te būtu, un tad ieģelīšu un tādā garā. Reiz neredz. Es varbūt atsevišķu modulīti uztaisīšu. Lejupielādēšu patiešo scēnā brick un caur vīrēju asset editoru pievienošu. Un uzreiz parādās scēnā, tie būs šādi renderējot daudz realistiskāki. Tas telpiskums īpaši izceļās nekā to SketchUp doto materiālu. Bet kāda būtu tā lielākā vērtība arī, man liekas, ar vīrēju darbojoties, ir jau iestrādāti daudzi pēcapstrādes rīki. Es varbūt skatu interesantāk uztaisīšu. Tāds saulrietes skats, lai būtu. Un sānu sadaļā atveru vaļā
pēcapstrādes slāņus, ka man nevajag obligāti, teiksim, Photoshopu, lai pievienotu, nu, piemēram, ekspozīcijas kontroli. Es varu visu scēnu uztaisīt gaišāku. Ja vietām sanāk pārāk gaiši, nu, teiksim, highlightus samazināt, palielināt kontrastu atkal. Tātad, nu, krietni uzlabot to vizuālo skatu. Papildus arī citi slāņi, teiksim, priekš curves rediģēšanas es varu vai nu vispārēji, vai noteiktas krāsas rediģēt, pamainīt to skatu, pievienot arī pēcapstrādes slāņus kā color balance, nu, lai tādu kā filtru uzliktu bildei, ja gribētos kā vizuāli interesantāk prezentēt. Būtībā pievienot klāt visas tādas vizuālos defektus, kas būtu arī fotogrāfijā. Nu, reālismam tas ir tā nedaudz vajadzīgs. Tas ir no vīrēja puses, tātad galvenais ieguvums ļoti detalizētas objektu bibliotēkas, materiālu bibliotēkas, dažādi kameras vizuālie efekti, ārkārtīgi daudz arī mācību materiālu, lai varētu to scēnu skaistāk veidot, apgūt, ja. Bet, ja ir vēlme parādīt tādu vairāk interaktīvu vizualizāciju, ir tāds, risinājums kā Enscape. Palaižot Enscape SketchUpā, tā ir viena tāda atsevišķa rīkjosla. Visa scēna sākumā ielādējās, un šeit, ja vīrijā bija tas frame buffer loks, kur mēs jau varbūt nedaudz ierobežotas iespējas varam regulēt. Šeit jau skatoties Enscape šajā te lodziņā, pirmām kārtām samazināšu, varbūt arī SketchUpā uz pusēm uztaisīšu. Un to Enscape izvilkšu ārā. Tad es varu sinhronizēt kameru, tas, kas mainās SketchUpā, lai pamainītos arī Enscape'ā. Es varbūt to scēnu nedaudz interesantāk uztaisīšu. Nu, salīdzinot ar Visualizeri, viss izskatās krietni asāk, labāks tas rezultāts, tā gaismas kvalitāte, arī tie materiāli, ko es biju mainījis SketchUpā, realistiskus taisījis, arī tas translējās, nepazūd tie efekti. Līdzīgi kā ar vīrēju mums ir objektu bibliotēkas, ko varētu izmantot, teiksim, izvēlos Asset Library, parādās gan, teiksim, cilvēki, ko varētu tātad ievilkt tā kā scēnā iekšā. Sākumā parādās vienkāršot, un pēc tam var manīt jau realistiski. Un tāpat arī, kādu koku pievienošu. Tie ir sadaļām sadalīts. Nebūs tik daudz tie elementi kā vīrijā, bet forši ieguvums viņiem ir, ka tā, paņemšu, kas ir līdz pielādēts jau, laikam nebija. Kur mums ir tādi koki varbūt. Ievelku scēnā. Šie koki jau ir animēti. Tātad vējā tās lapiņas kustās, krietni dzīvāk to scēnu varētu uztvert šeit. Dizains top. Kas ir ļoti forši ar materiāliem. Tie arī ir piedāvā, teiksim, izvēloties šo te pamatu. Es varu skatīties Enscape materiālu bibliotēkā
un pievienojuši, teiksim, materiālu, kas mums ir pie ground. Grass izvēlos, tātad importēšu scēnā. Viņam vajadzētu parādīties uzreiz kā aktīvajam SketchUpā, un uzliekot šeit, iekrāsoju, un tā zāle mums ir reāli kā tāds 3D objekts, kas arī tur kustās nedaudz. Tā krietni interesantāk to scēnu arī var izveidot. Ielikšu šeit pa vidu varbūt, lai skaistāk zaļāk. Kopums dizains. Nu, re. Un tad tas tik plakani neizskatās visa tā scēna. Tā, skatu nedaudz pamainīšu. Labāk izbaudīt, kas ir Enscape'ā parādās. Uzstēties es varu arī šādi tajā logā, izmantojot taustiņus ASVD. Nu, re. Un no tās dizaina, tā kā vizualizācijas viedokļa, Enscape un foršākais bonus ir tāds, ka ar vienu klikšķi varētu palaist tātad VR brillēs režīmu, kurā jau parādās ļoti realistisks stereoskopiskais efekts. Un tiešām prieks arī iet cauri visādiem arī vecākiem projektiem, kas varbūt nebija tur realizēti, bet no tādas cilvēciskas perspektīvas vismaz apskatīt. Un tieši vizualizācijas logā šeit arī ir tās iespējas, kad es varu tos dažādus efektus mainīt, atmosfēru, tur miglu pievienot un tādā garā. Un Enscapes vismaz ļautu arī ar tādu video editoru palīdzību. Ņemšu to save frame. Tagad varbūt laiks nepietiek filmiņas taisīt, bet mēs varam tādu kā stāstu sataisīt. Vienas kameras to animāciju, un pēc tam nospēlēt, saglabāt ļoti augstā kvalitātē diezgan ātri. Diezgan ātri renderējās. Salīdzinot, man liekas, vīrējā tās gala rezultāts, protams, būs realistiskāks statiskiem attēliem, bet, ja ātri vajag to dizainu attīstīt, tos efektus redzēt, īpaši varbūt, ir šiem nosacījums, ja ir laba videokarte datoram, tad ir ērtāk ar Enscape darboties. Bet nav jau tā, ka tikai starp vienu otru jāizvēlās. Ja varbūt komandā sākotnējā dizaina attīstības sadaļā vieglāk Enscape'ā darboties, pēc tam gribētos skaistākus renderus, nav viss jāpārtaisa, jo, ja šo te pašu scēnu es tagad vienkārši norenderēju ar vīrēju, gan tā dāma parādās, gan arī koks. Zāle gan neparādītos, un nedaudz savādāk viņu varētu veidot. Vismaz nav jāsāk no nulles. Arī tie paši mākonīši, kas bija Enscape fonā šeit parādās. Un tā kā, tas ir tādam uzreiz jau tādai advancētākai darba gaitai, kad mēs jau varam izmantot abus šos te produktus kopā. Vēl kā tālāk var darboties, ja gribētos, ja varbūt ir vēl jaudīgāka videokarte, gribētos vēl realistiskāk to pašu modeli redzēt, ir tāds produkts kā Chaos Vantage, kur jau maksimāli varētu izmantot visas jaunākās tehnoloģijas videokartēs. Šo rīku uzstādot, tātad viņš strādā sākotnēji kā spraudnis SketchUpam vai 3D Maxim, kas ļaus ar vienas podziņas palīdzību, kur Start Chaos Vantage eksportēt visu to, ko esmu jau sataisījis SketchUpā,
kamēr lādējās, un tās atverās vaļā tā scēna visa, un. Nu re, parādās viss skaisti. Vēl augstākā izšķirtspējā. Un šeit ir iespējams tā detalizēt, rediģēt, kādā kvalitātē tā scēna renderējās. Vantage'ā arī varētu tās dažādas scēnas saglabāt, teiksim, jau Vīrijā ir taisītas vai Enscape'ā gaismas, tātad tās parādīsies arī šeit. Viņas var regulēt, sagatavot atsevišķus tādus apgaismojumu scenārijus, vairāku kameru animācijas, tos ceļus arī veidot, un tiek izmantots arī tātad jaunākās tehnoloģijas, tad, teiksim, DLSS, kas arī ļauj renderēt tā kā scēnu sākotnēji mums ir būt zemākā izšķirtspējā, bet viņa automātiski tiek upscalota, tiek kadri papildus arī veidoti, lai tas gala rezultāts mums parādītos krietni augstākā kvalitātē. Un šeit jau iespēja izmantot arī pavisam augstā gala video kartes, viņas arī kopējo viņu to atmiņu, lai izmantot, lai ārkārtīgi milzīgus modelīšus varētu renderēt. Un, kas attiecās arī no pēcapstrādes puses, šeit parādīsies krietni vairāk tie iesatījumi, kā piemēram Vīrijā. Var izmantot LUTs, arī tātad sagatavotās dažādas stilus, regulēt bloom, blur, hue, saturation un citas elementus. Vienkārši daudz vairāk iespējām. Tāpat arī gribās rakties tajos advancētajos iesatījumos, un tur tādiem jau power useriem ir daudz vairāk iespējas. Tā galvenais ieguvums ar Vantage ir tāds, ka scēnu nevajag pārtaisīt, ja jau iepriekš varbūt radīts viss, lai skaisti varētu renderēt. Vīrijā tas tā maksimāli translējās arī Chaos Vantage vidē. Līdzīgi arī, piemēram, ja tiek radītas scēnas 3D Maxi ar Corona renderi, kas tieši tādām high-end vizualizācijām populārākais risinājums, un tad arī reāla laika vizualizācijas uzreiz Vantage'ā varētu viņu palaist. Un tā ir tā Vantage vide. Tātad viņš kā atsevišķu produktu vajadzētu iegādāties. Nu jau 3, ja. Kā jaunums, kas iznācis pavisam nesen, ir arī viens produkts no Chaos saucās Envision. Tātad, Vantage, piemēram, vai Enscapes ir kā spraudņi, kas strādāja, kuri atkarīgi no tās SketchUp modelīša kaut vai. Envision jau ir kā atsevišķa programma, kurā arī mēs varam importēt iekšā Revit modelīti to vai SketchUp modeli un papildus līdzīgi kā Vantage'ā arī tās animācijas taisīt. Arī, kas ir papildus, Envision vidē var arī objektus animēt, pievienot jau animētus cilvēkus, sataisīt, lai viņi pa noteiktu ceļu arī pārvietotos. Tātad ir tāda rīku anima pievienot šī funkcionalitāte. Un, līdzīgi kā Vantage'ā, tātad tās ir nevis tā kā spēļu dizains, kā teiksim, dzinējs tā kā Lumions vai Twinmotions, bet jau pilnībā ray traceotas atspīdumi, kas ļautu to no reālisma viedokļa labāk parādīt. Tas ir tas risinājums, varbūt tā atbilde no Chaos puses tiem produktiem kā Lumions, lai arī vīrēji vai Enscape lietotāji varētu dzīvākas tās scēnas uztaisīt. Laiks varbūt baigi nav viņam praktiski parādīt visu,
bet galvenais, paņemiet, Enscape, tajā tad Keos mājaslapā varat šos te produktus izmēģināt visus. Un papildus arī, kas jāmin par tām iegādes iespējām, piemēram, no Ketchup LV mājaslapas skatoties, daudz vairāk pastāstīts sadaļas pirkt par vīrēji gan komerciālajām licencēm, gan arī studentu licencēm. Un pat reizi tā, kad šis te Envision produkts, viņu varētu jau iegādāties atsevišķā tādā komplektā, kas nāktu kopā vai nu ar Enscape vai ar vīrēju. Jā, nu par no tās licenzēšanas puses var Sketchup LV paskatīties par vīrēju Enscape, un kas attiecās uz šo rīku apguvi. Mums tā aiziešu uz apmācību sadaļu. Nākošajā mēnesī tātad jau 2. sākās Sketchup pamatkursa apmācības. Jūnijā. 10. atkal 4 nodarbībās būtu iespēja apgūt vīrēju pamatus, gan veidojot interjera, eksterjera, tādas produkta tipa vizualizācijas, un kā arī no tādas arhitektūras, varbūt fotogrāfijas, kompozīcijas viedokļus, kā aizstāks tos darbus veidot, kā darboties arī ar pēcapstrādi, tādā pamata līmenī, lai varētu dažādas labojumus veikt bildēs. Un no padziļinātā kursa puses arī jūnijā pa piekdienām būtu iespēja nedaudz detalizētāk apgūt, ja gribās kompleksākus objektus rediģēt, veidot, organiskas, plastiskas formas, radīt dinamiskos komponentus, labāk saprast, kā strādāt ar dažādām arī objektu bibliotēkām, kā savas radīt materiālu komponentu bibliotēkas, un arī atsevišķu nodarbību veltam tieši layoutam, augstākā līmenī saprast, kā noformēt rasējumus un veidot pareizi to saikni ar SketchUpu. Un jā, pēdējais, ko gribēju pieminēt, ja ir aktuāla tagad tieši SketchUp iegāde, līdz 6. jūnijam ir akcija, kas ļauj gan Pro, gan Studio licences iegādāties ar 20% atlaidi. Pamata tā cena 337 €, nu tad 20% nost. Tas arī attiecās, ja jums ir jau aktīvs, piemēram, Pro licences abonements, tad var upgradeot esošo licenci par Studio, lai varētu jau sākt arī vizualizācijas rīkus izmantot. Tas no tās oficiālās daļas arī viss. Paldies par uzmanību. Ierakstu beidzu.